Progresijas metodes. Pretestība. Pretestība attiecas uz pretestības apjomu, kas taviem muskuļiem ir jāpārvar, lai izpildītu vienu atkārtojumu. Ja tu cilā svarus, tad šis ir svars, ko tu cilā, bet ja tu cilā savu ķermeņa svaru, tad šis ir veids, kā tu pozicionē savu ķermeni telpā. Tāpat kā 10 kg hanteli nodrošina lielāku pretestību nekā 5 kg hanteli. Atspiedienu uz zemes nodrošina lielāku pretestību nekā atspiedienu uz ceļiem. Šī progresijas metode izskatās šādi. Ja pagājušajā nedēļā tu pacēli 50 kg 5 reizes, tad šajā treniņā tu vari pacelt 52,5 kg 5 reizes. Par cik laiks zem slodzes nemainās un pretestība palielinās, šī progresijas metode ir ideāli piemērota spēka attīstīšanai. Kāpēc? Spēks ir spēja pārvērt maksimālu pretestību. Un palielinot pretestību, tu uzlabo savu ķermeņa spēju pārvērt maksimālu pretestību. Ja tavs mērķis ir pacelt 100 kg, bet tagad var pacelt tikai 20, tad pretestības jau svara palielināšana būs diezgan pašsaprotams veids, kā tu tur nonāks. Spēku ir ieteicams trenēt 3 līdz 5 atkārtojumu diapazonā, jo veicot vairāk par 5 atkārtojumiem, tu vienkārši necelās pietiekami smagus svarus spēka attīstīšanai. Tā jau būs spēka izturība. Bet veicot mazāk par 3 atkārtojumiem, tu sevi tik ļoti nogurdinās, ka tu nevarēsi uzkrāt pietiekami lielu kopējo slodzes apjomu, kā arī palielinās satraumēšanās risku, jo lielākai pretestībai vienmēr nāk līdz lielāks satraumēšanās risks. Piegājieniem pa 1 vai 2 atkārtojumiem vajadzētu būt rezervētiem tikai spēku demonstrēšanai. Spēka attīstīšana notiek 3 līdz 5 atkārtojumu diapazonā. Tāpat kā atkārtojumu pievienošana, arī šī progresijas metode ir ļoti piemērota muskuļu masas attīstīšanai, jo tā būtiski palielina kopējo slodzes apjomu. Taču, ja šis ir tavs mērķis, tad nevajadzētu izkāpt ārā no 5 līdz 30 atkārtojumu diapazona. Kāpēc? Šos izskaidroju iepriekšējā video par atkārtojumiem, tāpēc noskaties to. Ok, bet cik strauji man vajadzētu palielināt pretestību? Šis ir galvenokārt atkarīgs no kopējā pretestības apjoma. Jo lielāka pretestība, jo mazāk ir katra pretestības kilograma relatīvā vērtība, un jo straujāk tu vari to palielināt. Piemēram, 1 kg ir 10% no 10 kg, bet tikai 1% no 100 kg. Lai progresija būtu identiska, tev būtu jāpievieno 1 kg 10 kg vai 10 kg 100 kg. Taču atāms noteicis arī ir svarīgs. Jo tālāk noteicis trenējies, jo straujāk tu vari palielināt pretestību. Sākumā es tev ieteiktu trenēties salīdzinoši tālu no atteicis. Katru nedēļu pievienot 5 līdz 10% no kopējā pretestības apjoma, un kad sasniedz atteicis, paņem aslodzes nedēļu un atkārto. Ok, bet ko darīt, ja nākamais pretestības lēciens ir pārāk liels, teiksim 20%? Šis ir visbiežāk novērojams kalistēnikā. Progresēšana no tuck planche uz advanced tuck planche vai treniņos ar hantelēm. Progresēšana no 10 kg uz 12 kg. Ja tavs mērķis ir muskuļu masas attīstīšanas, tad būtu pāris nedēļas ieteicams pievienot atkārtojumus, līdz nākamais pretestības lēciens vairs nav tik liels. Piemēram, progresēt no 10 līdz 15 atkārtojumiem un tikai tad palielināt pretestību. Bet, ja tavs mērķis ir spēka attīstīšana, tad tev vajadzētu pāris nedēļas vienkārši neko nemainīt, jo arī atkārtojumu pievienošana būs pārāk liels lēciens. Piemēram, progresija no 4 līdz 5 atkārtojumiem arī ir 20% lēciens. Šajā gadījumā tu veik 4 atkārtojumus ar to pašu pretestību 2 līdz 4 nedēļas pirms pretestības palielināšanas. Tie būtu tie paši 5 līdz 10% nedēļā. Protams, kalistēnikā tu šos procentus nekad nezinās, tāpēc viss ir uz izjūtām. Ja nākamā progresija šķiet abnormāli grūta un tu nevari izpildīt pat 3 atkārtojumus, tad varbūt vēl nepalielina pretestību. Īsumā sakot, pretestības palielināšana ir piemērota spēka attīstīšanai 3 līdz 5 atkārtojumu diapazonā un muskuļu masas attīstīšanai 5 līdz 30 atkārtojumu diapazonā. Ja tu vēlies attīstīt spēku izturību, jaudu vai tehniku, tad šī progresijas metode tad nebūs piemērota, vismaz kā galvenā. Ceru, ka tev šis video noderēja un tiekamies nākamajā video par nākamo progresijas metodi. Piegājieniem. Čau!